Vai tu zini, ka karma pilnībā nosaka tavu likteni? Vai nu tas ir vērsts uz laimi, panākumiem, mīlestību un bagātību visā, vai uz nabadzību, grūtībām, smagu dzīvi bez mīlestības. Tā tas ir rakstīts visuma informatīvajā laukā, Akāšas kronikās, un tāda ir arī mana pieredze 30 gadus strādājot ar šo un citām tēmām, kas veido cilvēku un viņa likteni. Karma veidojas nepārtraukti, katru minūti, no katras tavas domas, nodoma un rīcības, arī sapņos. Tāpēc, jo ātrāk tu sapratīsi to, kas ir karma, kāpēc un kā tā veidojas, jo ātrāk tu sāksi domāt to, ko domā un ko tu dari, jo veiksmīgāka kļūs tava dzīve. Karmas likums darbojas vienmēr, neatkarīgi no tā, vai tu atzīsti vai noliec karmas esamību. Un tātad tavās interesēs ir maksimāli ātri uzzināt visu par karmu, lai savas nezināšanas dēļ no rīta līdz vakaram tu pats sev neveidotu problēmas. Tagad ieklausies īpaši. Tikai atzīstot un saprotot karmas problēmas esamību, kaut ko mainot fiziski, ar prātu, loģiku un neatlaidību, problemātisko situāciju mainīt nevar, jo tas ir tikai pusceļš, tas ir tikai darbs ar karmu. Tas situāciju neatrisina. Pēc kāda laika problēma atkārtosies, taču jau sāpīgāk un smagāk. Vienīgais veids, kā mainīt esošo problēmu, ir karmas atstrādāšana. Tas ir vienīgais visuma radītājs instruments, kas cilvēkiem ir dots, lai apzināti mainītu nepatīkamās situācijas un lai atrisinātu visas karmiskās problēmas. Tātad, lai tu varētu attiecīgi mainīt savu likteni.